ātruma cilts. Eiropas čempionāts autokrosā. Raidījumu atbalsta Extron Baltica. Reiz gadā mūsā dzīvošās zivis ir kilometriem tāla. Un tas jau patiesībā loģiski. Šeit ap māju mēnesi Eiropā labākie dubļu speciālisti aizvedas savas cīņas. Tā ir. Netālu no Bauskas esošā mūsu trasa Eiropas autokrosa čempionāta kartē ir iekļaut jau kopš 90. gadiem, un šis gads nebija izņēmums. Pēdējās maija brīvdienās tūkstošiem skatītāji te vēroja azartiskas cīņas. Turklāt dažiem ātrākajiem bija vēl kāds mērķis – pārspēt holandiešu Vilju Albēru pār no mūsu trases apļa rekordu. I hope I am the best. For me it's good. I will like fast driving and I like car with maximum horsepower. And too easy is no good for me. Most maximum. Pasteidzoties notikumiem priekšā, šis braucējs no bagī ieskaits ar motoru tilpumu līdz 4 litriem, tā arī palika trases rekorda īpašnieku tronī. Tāpat kā mūsu Jānis Bogdanovičs no salonu mašīnu ieskaits kritērijā, kuram šeit mūsā izdevusies iespaidīgākā avārija. Ir jau tev arī pamatots iemesls svinēt, ko? Nezinu, par kādu iemeslu iet runa. Tu jau esi mums pusgadsimtu vecs. Vēl neesmu, vēl dažas dienas ir palikušas. Mēs tev priekšlaicīgi uzdāvināsim vienu dāvanu. Paskat, ko mēs atradām vakar trasē. Atradām trasē tavas mašīnas pēdējo atlūzu no sānu stikla. Tā kā, Jāni, mēs atceramies tavas 4 kūleņas, vai cik tur bija? Laikam jau tik arī bija, laikam. Tad arī skaitām līdzi. 1, 2, 3 un 4. Jā, viss pareizi. No 50 gadiem, cik ilgi tad tas autokrosā? Tieši autokrosā no 97. gada. Bet pirms tam jau daudz kas bija cits. Tad bija kārtīgs motokross. Kopā ir kaut kā 35 gadi sportā. Ja ne vairāk. Noņemam cepuri šī cilvēka priekšā. Viņš joprojām ir pēdējais latvietis, kurš šajā prestižajā seriālā kādā posmā ticis pie uzvaras. Šogad gan mūsā viņa klasē nebija neviens latvietis, toties bagī klasēs bija jābrīdšas par latviešiem. Daži no viņiem, starp citu, nu pat Francijā atklāja sezonu. Tiesa, neveiksmīgi. Piemēram, Jānis Boks nemaz nebija braucējos. Nedēļu pirms došanās uz Franciju nodeg viņa bagīs. Tādēļ man mācas bažas, vai tas neatkārtosies tagad. Atradu tevi! Es atradu, bet tu zini, man šajā nometnē, ir bail nāk klāt. Kāpēc tā? Tev aizdegās mašīnu nesen. Ok. Labs jociņš. Tu saviem mehiem šāds tērps nav? Nē, uzdāvinās. Kas dega? Benzīns. Pusbagīs pelnos? Jā. Arī Mārim Līcim no bagī ieskaits ar motoru līdz 1,6 litriem. Sacīksts Francijā bija neveiksmīga. Trasē kāds tarnēja, līča bagī aizmuguri. Tu zini, es izdomāju beidzot pretzāles. Mums Rīgā, ja ieskrien mašīnai pakaļā, mēs vienmēr uzliekam fārkopu. Tev cik reizes ir bijusi pakaļā kāda konkurenta? 2 laikam vairāk nav. Un šis būs īstais risinājums, ko? Nē, šis nebūs. Kāpēc? Ja tu varētu iedot jaunu motoru, tas būtu īstais risinājums. Un tā es pat lieku šito. Tajā pašā līča klasē Francijā piedalījās arī Ervīns Grencis. Viņam stāsts savādāks. Kāds akmens braukšanas laikā sadalzīja Ervīna brilles, un tās noraujot, Grencis sabojāja redzi. Ervīn, klausies! Reku pretzāles! Tavām acīm klausies! Pat taisno ar visu šotku! Šito tu man atstās kā dāvanu? Atstāšu gan! Apsties, kas šodien ir. Jubilēja, ko? Jā, apsties, kas te rakstīts ir. Kā ar acīm pēc Francijas? Viss kārtībā. Daktars baigi labais trāpjās, viss saregulē tur. Ervīns mūsā svinēja dzimšanas dienu. Tātad bija pacelāts nots, un arī mēs nolēmām aizmirst par visām nedienām un sasaukt visus latviešu braucējus šajā sacīstē, lai izspēlētu kādu spēli. Jā, vakars vēls, bet man kaut kā pavilku uz īpatnībām, tā teikt, uz kādu spēli, ko, Jāni? Ko es darīšu? Ko tu darīsi?
To jau droši vien es nepateikšu. Protams, ka nepateiksi. Tad arī atklājuma kārtas. Visiem spēles dalībniekiem bija uzdevums noteikt, kāds no degvielas veidiem atrodas testa trauciņos. Puisis no laukiem, tu zini, kas ir dīzels un kas ir benzīns. Nu, protams, kas nav nosūcis degvielu. Zagi? Nu, protams, bērnībā vienmēr mopēdā gribējās kaut ko ieliet. Nu, parasti benzīns. Dīzels. Dīzels. Tīrais soļs. Sporta dīzels tas ir. Tas jau asāks nedaudz pa dīzelu. Proti, tad ir dīzels. Nē, nav laikam. Kāds 100. benzīns varētu būt. Ha? 100. Nu, nekas baigs stiprs tas nav. Tas kā 98, nē, 100 šitas bija. Un pieņemsim. Nu, šitas ir nesta. Un pieņemsim. 95. tas ir. Pārliecinies. Jā, 95. tas ir. Jā. Tu norakstīji. Nē, nevajag. Tad šito vakar leju. 98. Nejūt nekā. Atšķēdītājs. Vai acetons? Nu, neteikšu. Baigais benzīns nav. Es kaut kāds. Ko pirkšķos kādreiz gāz iekšā. Nu, atbilde. Es nezinu, liekas, ka Delfs tas ir. Jā, tas ir droši vien kaut kāds vai no AP vai no Elpiņš. To nevar dzert? To nevar dzert, jā. Ko tiek viss nevar? Nav kaut kāda degviela, kura lej iekšā tajos mazajos taldības modelīšos. Šķīdinātais. Krāsas. Wow. Tiešām, jā. Kaut, nē, man nav versija. Nav variantu labāk. Pēc govs mēs nevaram. Tu ko tu beidz, nu? Kauns nav. Tu viens būs mīksts, paliks skaties tur, viņa aiz Oi, smird. Pilnīgi. Tas ir radio vadāmo mašīnīšu izmantotā degviela. Nitrometāns. Nu, viņai oktāna skaita vispār džeki nav. Spēles jēga nebija noskaidrot uzvarētāju. Galvenais bija apjaust ko citu. Degvielas, ar kurām ik sacīs saskars mūsu braucēji, tiek atpazītas. Tātad stresa situācijā kāda cita kanna netiks paķerta. Tiekamies pēc reklāmas pauzes, tad lietotēji pastāstīs par šajā sacīkstē izmantoto tehniku, tāpat ar pieredzējušiem vīriem pakomentēsim kādu iebraucienu un nonāksim arī pie stāsta par cīņām trasē. Eiropas čempionāts autokrosā. Raidījumu atbalsta Extron Baltica. Eiropas čempionāts autokrosā. Raidījumu atbalsta Extron Baltica. Jā, atkārtoju meiteņu soļus, jo tā teikt lielā diena ir sākusies, svētdiena. Gatavojās gan meitenes, gan arī sportisti. Pilda benzīnu, lai tūlīt būtu uz starta. Atklāšanas parāds pacelājoša atmosfēra, Solvits āboltiņas uzmundrinošā runa, sacensību komisāra nopietnās sejas. Tas viss pieturēja pie lietas šajā Eiropas autokrosa čempionāta otrajā posmā. Sāksim ar jaunākajiem šo sacīkšu dalībniekiem, mūsu pašu ķipriem un miniatūro bagi ieskaits ar zāles pļāvēju motoriem. Daniel, tu apjēdz kādā pasākumā tu esi? Jā, tas ir forši. Tas ir lielākais pasākums, kas vienmēr Latvijā būtu autokrosā. Nu, man patīk braukt šajā autokrosā. Ir tev te kāds favorīts no lielajiem puišiem? Ne. Tā teikt, tas ir, līderos.
Jā. Kāpēc? Jo ātrs bagīs. Nu, Albert, ko? Es tur redzu, to tāds skumīgs vaiks ir. Izcīnīšu to 2. vai 3. vietu. Galvenais ir ieraudzīt ātri to zaļo luksoforu signālu, ko? Pareizē redz, pareizē neredz. Finālā šo zaļo gaismu starta luksusforā ieraudzīja visi sīči. Par sacīstas uzvarētāju gan šaubu nav. Pie uzvaras tika šogad vēl nepieveiktais Daniels Špaks, 2. vieta Albertam Duntavam, bet 3. Evertam Enlānam. Bez Eiropas autokrosa dalībniekiem šajā pasākumā piedalās arī vietēji autokrosa matadori, kurš starp citu ir atklājuši pirmo kūleņu sēriju. Nāc palīgā ar kuvaldu, bet kā izskatās, viss jau te piepravīts. Priekšējais stikls vesels, jumts puslīdz līdzens, tā ka viņi mūsē. Jā, Eiropas čempionāts starpbrīžos par satelītu klasi šeit tika uzaicināti tepat Baltijas čempionātos startējošie salonauto braucēji. Kritērijs 1. Vienalga kāda tilpuma motors, ka tik priekšējo riteņu piedziņa, un cīņas te bija nemazāk skatāmas, jo sacīstas pirmajā dienā viens no šiem trakuļiem, jaunā igauņa cerība Janno Ligurs, pamanījās atklāt šīs sacīstu kūliņu sēriju. Šādi priekšrocienos līderos izvirzījās Māris Ločmelis. Nu, Māri, kāds domas pirms fināla? Jāuzvar. Sanāks redzot 3. kvalifikāciju? Domāju, ka jā. Tik smuki gājas, tiešām uzsver šo 3. kvalifikāciju. Kas notika? Startā pārbuksēja drusku, ja es tā uzskatu. Finālā arī tā var notikt? Nenotiks. Notiks gan. Tas jau bija redzams stājoties uz starta, to vēlāk. Ko finālos rādīja? Es nemāku pateikt, to pēc tam manīs. Jo mūsu strasi pirmo reizi ieraudzīja? Apmēram, tā var teikt. Kā jau parasti par favorītiem šeit uzskatām brāļus Spīķus, diemžēl šoreiz pie ruļļiem nebija tas ātrākais no Spīķu dinastijas. Nu, ko tik švaki? Mācos reka vēl pa Bausku. Varbūt motors tagad nav īstais kaujas? Nē, motors ir normāls. Tagad salika vakar Bračkas, paldies Bračkām, kur visu nakti nostrādāja pie motora akal. Bet, reāli mācos Bauskā. Tavuprāt, mūsu sarežģītākā trasa, ko tu līdz šim esi iepazīstināts? Jā, manuprāt, sarežģītākā, jā. Kur tu paklūpi? Paklūpu pa atrabotkām visu laiku. Nemāk trajektorijas vēl kārtīgi izbraukt. Meklējiet puišu padomdevējus. Mēs tādus atradām Eiropas cīņās Rūdī un Gūšu sportistus, Nikolai Tionu un Gintu Bujānu. Viņi arī komentētāju lomā nacionālās ieskaitas finālā. Ločmels uzstājas uz smiltīm. Uz smiltīm, redziet. Viņam vajadzēja 30 centimetrus to pusi uz mēlo, kur izbuksēts, kur Latvijas valsts ir. Jā, redz. Nē, viņš uzstājas uz smiltīm. Nepareizi nostājāt. Kurš pirmais? Nē, nebūs. Leits pirmais. 279. nepareizi. Tur pa daudz sagriez. Jo viņš brauc ar slīkiem, viņam ir citas trajektorijas vajadzīgi, un nevajag cietu, jo taisnība sakot, tagad, ka uzlēja, slīkus nevajadzēja likt. Man jāsaka tā, ļoti daudz kļūdas arī darīja. Arī tas pats Janusa dēls. Līgurs. Kur kļūdas? Viņš tikko tur uztaisīja kļūdu. Kāpēc viņam vajadzēja censties apdzīt, viņam vajadzēja palikties iekšējā malā, sēdēt tam priekšējam astē un terorizēt viņu? Ir vienkārši lieta. Tā vienkāršā. Būt aizmugurē, tas, kas ir priekšā, būt nervozējis, uztaisīs kļūdu un garām. Un tur mēģinot pāroja pusu, pats iegāja dubļos un aizmugurējais vienkārši pagāja garām. Un tālāk sāka nervi neizturēja un rezultāts ir tur. Cik man ir paveicies, kad aiziet pirmais, tad ir vienkāršāk tā. Bet ja tu esi... Kad iet pa priekšu, tad liekas tie apļi šausmīgi velkās. Domāju, kad būs tas finišs, kad būs priekšpēdējais? Kad ej kaut kur pa aizmuguri, tad domā, kur tik ātri jau finišs, jau vēl taču... Nepaspēja visi. Šeit līmenis ir, es domāju, ka šeit vajadzīga ir kaut kāda skola, kas to braukšanas ētiku
Un nevis meklēt zirgus, bet iemācīties vispirms braukt. Nu, kā? Kad, pa kurieni braukt, kad atzīt, jo zirgspēks šeit maz ko dot. Tam jāpiekrīt. Ločmels ar nepareizu riepu izvēli no līderu statusa atvadījās jau pirmajā līkumā. Ar rallycross riepām tik salaistītā trasē ātrs nebūsi. Tāpēc tālu priekšā visiem kā pirmais finišēja Miščenko, bet otro vietu nosargāja Ziedāns. Tieši šīs otrās vietas likteni mūsu komentētāji apspried visvairāk. Toms Ziedāns ar pušķību riteni bija viegls uzbrukuma mērķis, kā Liguram tā Spīķim, bet abi, strebjot karstu, izstājās. Tātad līdz tādam meistarības līmenim, lai savaldītu pilnpiedziņas monstrus no Eiropas līgas salona autoklases, te vēl augt. Kāda gan ir šī tehnika? To jautājām mūsu vienīgajam Eiropas autokrosa čempionam, Uģim Traubergam. Šim konkrēti bija 545 zirgspēki un 880 ņūtonmetru griezes moments pie 4500 apgriezieniem. Vadītāja durvis tikai ir no metāla, pārējais visi no kevlāra karbona šķiedras. Teiksim tā, jaudas rādītāji šai mašīnai es paredzu, ka ir lielāki, ja? Bet regulējumi un tam līdzīgi VRC mašīnām varētu būt precīzāki. Tāpēc tur ir aktīvie diferenciāļi un tam līdzīgi, ka tā mašīna ir precīzāka. Varbūt, ka tas gala ātrums būtu kaut kādos posmos pat sliktāks, jo šeit ir visi mehāniski. Aiz radiatoru priekšpusītē ir novietota degvielas tvertne, kas ir 14 litrus ietilpīga. Viņa ir novietota faktiski priekšpusē radiatoram, lai ventilatoru to visu dzesētu un arī degvielu nesiltu pārāk daudz. Šeit mēs redzam eļas tvertni, jo mašīnai ir uzstādīts saucamais sausais karters ar piespiedu eļļošanu, teiksim tā. Šeit ir tātad ātruma pārslēgs, kas šādi arī darbojās. Un to dara faktiski ar pilnu gāzi, neizmantojot arī sajūgu. Motors ir gareniski, līdz ar to visa motora un transmisijas aprūpēšana ir diezgan ērta. Teiksim, ātrumkārbas nomaiņa aizņem tieši, varbūt 14-16 minūtes un ir cita ātrumkārba klāt. Un faktiski rallija mašīnām, kam motors ir tā ir diezgan liela problēma samainīt ātri kaut kāds liels mezgls. Amortizatori, kas ir regulējumi 3 veidos, gan uz izvilkšanu, gan uz saspiešanu. Teiksim, šāda mašīna maksā ap 100 000 eiro, plus mīnus, atkarībā no apstākļiem. Sāpratāt, Eiropas mačos startējošie salona autobraucēji stūrē mašīnas vesela dzīvokļa vērtībā, un to tāpēc jāpieprot. Pašam Fatkudžinovam šajā sfērā neveicās, taču vienalga. Viņam bija prieks startēt mūsā. Поскольку мои тренеры латыши сколько лет, латышские зрители меня считают, что я последний латыш на этом чемпионате. Удачи! Амин, амин. Finālā Trauberga māceklis karstasinību bija piemirsis, un tas vainagojās ar rezultātu. Salavats šeit 4. piedestāv pirmo pakāpienu, atdodot Ungāram Tamašam Karai. Otro pozīciju atstājot Čeham Vaclavam Feifāram, bet 3. vietu nododot Krieva Valentīnu Koršūnovu rīcībā. Удалось! Удалось! Удалось, но хотелось бы лучше, но лучше синичка в руках, чем журавль в небе. Нравится трасса? Очень замечательная трасса. Такая она показывает мастерство пилота, не прощает ошибок. Kā jums liekas, vai tas ir patīkami? Ik sekundi saņemt smilšu šaltu sejā. Ir autokrosā tādi puiši, vārdā bagī braucēji. Pieskaramies bagī tēmai, kur ik viens tā pārstāvs trasē dodas sev priekšā notiekošo vērojot tikai caur metāla režģi. Iemesls skaidrs – stiklot rūts ātri tiktu sadauzīti, un tāda redzamība nekāda. Tāpēc šīs nērtības jāpiecieš visiem Eiropas līgā braucošajiem bagistiem. Mūsā no šī čempionāta pat piedalījās vesels 3 ieskaites. Un tāpēc jautājums, vai ir kāda versija, kā parastam skatītājiem tās atšķir? Jā, ir tāda versija. Skaņa.
Jā, teiksim, junior bagī, kam ir 600 kubikcentimetru baika motors. Viņi skan tikai tā. Zini, ka tā kā pirmā formula, kad ļoti uzgriežās. Nākošā klasa 1600. Arī pēc skaņas uzreiz varēs pateikt, kad stāv uz starta. Būs, teiksim, mocīši daži. Un būs arī mašīna motori. Ja? Un uzreiz pēc skaņas būs uzreiz dobjāka skaņa. Un tad izbrauc superbagī. Un tur nevar kļūdīties nekādā veidā, jo puse ir ar turbīnām, un tā skaņa ir, tā kā vispār, svara un jaudas attiecība, bagijām, ir tā kā pirmā formulā, tikai atšķirība ir tā, ka viņi brauc tikai pa dubļiem, ja? Protams, amortizācija ir speciāls, testi, kur ir sarakstīts iekšā, ka šiem konkrētiem amortizatoriem ir apmēram kādas 500 regulēšanas versijas. Šeit ir 2,5 litru atmosfēriskais dzinējs, 380 dzirgspēki, griezes moments ir kaut kādi 350, 360 Nm, bet tad ir jāskatās, ka diagrammās. Protams, ka pātrinājums līdz 100 km/h, kad ir 3 sekundes, tas ir bagiem. Līdz 160, 180, kas lielajiem bagiem, tā kā ir Bauskas trasē normāls ātrums pirms pagrieziena, pirms viņi visi iet čupā iekšā. Nav 3 sekundes, ir 3 sekundes līdz sotakam, jo pirmo ātrumu ir sotaks. Un, kad ieslēdz otrajā, tad ir tie 160, 180 tikai. Piedziņi, ka visiem Eiropas bagiem ir tikai 4 riteņu piedziņi, jo citas versijas nepastāv, jo ar 2 riteņu piedziņi nekur nevar aizbraukt. Skaidrs. Ar superbaiku motoriem Eiropas čempionātā startē tikai pusauģis 600 kubikcentimetru ieskaitē. Vienkārši automobīļiem tāda tilpuma dzinējs nav, un te priekšrocienos pārāks par visiem bija čehu jaunietis Jakubs Kubičeks. Yeah, I feel great, but final will be very hard, I think, because on track will be water and lots of good drivers is next to me, and it will be very hard. Kubičeka redzes lokā gan bija tikai viens braucējs, Jirī Formaneks. Tomēr šis sāncensis finālā iekūlās pirmā līkuma sadursmē, tāpēc uzvarētājs statusā te Kubičeks. Problēmas gan arī viņam bijušas. I'm very happy something happened in my engine, so I'm glad that go on to finish, so I'm very happy. Ieskaitē bagijiem ar 1,6 litru motoriem, līderu vidū pēc priekšbraucieniem bija vācietis Mihails Budelmajers. Ja, wir haben alle 3 Läufe gewonnen. Und ich hoffe, dass das A-Finale jetzt auch noch klappt. Aber es wird sehr schwer. Diemžēl Budelmajeram šajā sacīstē jāsamierinās ar otro vietu. Startā viņš neizturēja spriedzi un līderpozīciju pienācās francūzim Tomasam Anakleto. Zu langsam am Start. Par neveiksmēm gan neviens šeit nepārdzīvo. To mēs nopratām arī pēc 3. vietas ieguvēja vārdiem francūža Florenta Tafani teiktā. Very good track, very good organization, and I like Bauskas, I like Musa. Kārta pienākusi arī karaliskākajai bagī ieskaitē ar motoru tilpumu līdz 4 litriem. Tur kā pirmais uz fināla starta stājās čehs Ladislavs Hanāks. I am very surprised that I can drive so fast after 2 years, almost 2 years when I was not driving. So we are very satisfied that we have the pole position in the finals, and let's hope that we will have the luck also in finals. Finālā gan Hanākam līdzīgs scenārijs kā Budelmajeram, zaudēts starts un rokā vien otrā vieta. I'm very satisfied. You know, Petr Bartoš was all the day really fast here. So it was about start, and he had a really perfect start, and with such a strong guy like he is, he could have only made some mistake, and he has really driven nice. So yeah, he won, and that's right, and I'm really satisfied with second place. Dzirdējāt, uzvar pienācās citam čeham, Petram Bartošam. Все в порядку, старт супер, что был супер старт, я ехал первой. Что я все лучше видел, у меня не было проблема, что видеть, я ехал так, чтобы я не сделал жадную ошибку, двигатель работал 100%, я ехал не только рихло, а только быстро, aby у ладьи не было шанс мне предъехать, все, это супер гонка. Ты знаешь, есть такая пословица,
кто первый мусик, то и чемпион. Год назад, чтобы 2 года назад Гленмор Мозлайн. Что ты сказал, мне очень нравится, на следующий год увидим. Šo sezonu noteikti redzēsim labāks rezultāts arī no Jāņa Boka puses. Tieši viņš šajā finālā aiz līderu mugurām izcīnīja todien augstāko rezultātu no visiem latviešiem. Veicot fantastisku starta izrāvienu, viņš ierindojās 5. vietā, un ātrums viņam bija graujošs. Pat priekšā braucošais čehs šādi tad pastumdīts. Skaists sacīksnu diena, saulaina nedēļas nogale, cīņas, kas brīžiem atgādināja kaujas uz dzīvību un nāvi, tāpēc nolēmām piezvanīt Startautiskās automobīļu federācijas galvenajam motokrosa virzītājam, Endijam Lasūram. Viņš šai sacīkstei sekojas līdzi. Yeah. A lot of participants and a lot of spectators. I think Edgar, the organizer, do very well in Europe to make very nice organization. He wants to be the best from Europe. In Musa, the public see the complete truck, and that is very nice. They can follow the race very good. That is the meaning from the autocross and the close racing together, that the public see this overtaking and so. That's beautiful. Tas viss. Tiekamies nākamgad ap šo pašu laiku. Eiropas čempionāts autokrosā. Raidījumu atbalsta Extron Baltica.